kur mūžīgi strādā, mūžīgi raksta kaut kādas ēpastas. Nu, čau, Eci! Čau! Nu, čau! Forši sākt sarunu šeit, jo es tagad sēžu tieši tur, kur vienmēr sēžu visi cilvēki, kuriem no tevis kaut ko vajag. Tad viņi atnāk uz pozitīvas festivālu. Man arī vajag. Man vajag ar tevi aprunāties. Un pats svarīgākais man vajag saprast, ko festivāls dara ziemā. Bet sākšies ar vienu citu jautājumu. Tu esi reizi vienā intervijā teicis, ka kāds cilvēks tev reiz deva padomu, ka, ja gribi, lai tavu štēli nobankrotē uzreiz, tad nosauc to par festivālu. Kurš cilvēks tas bija? Es neatceros, tas bija tajā tusiņā, kurā tu arī taču biji, ka mēs sarkanā tikāmies, ja tu nebija. Jā, tā sarkanā bija. Nu, tad mums jāten, ja tu uzreiz šobrīd, tad mums jāten atpakaļ un bišķiņi jāpaskaidro, ka tajā brīdī, kad tu biji nolēmis ar savu kompāniju taisīt festivālu, tu sasauc kopā tādus industrijas, Latvijas, cik tu mēs esam mūzikas industrijas darbinieks, visi mēs satikāmies vietā, kur sauc toreiz Sarkans. Un tad bija mēs uzsaucām pusdienas un mēs runājām par to, kādam vajadzētu būt tam festivālam un vai vispār var uztaisīt festivālu, kurā virzienā, kas varētu būt tā publika, kas viņi nāks. Tās lietas, ko mēs tur mērķiecīgi spriedām, ka mums tāda īsta festivāla, tāda, to mūsdienu festivālu, kā tagad Eiropa pazīst, tradīcija nav eksistējuši vispār, vai neeksistēja līdz tam, un ka faktiski es to drīzāk uztvēru kā tādu, jaunu iespēju sākumu, kad tu veido kaut ko absolūti jaunu, kas Latvijā līdz šim nav bijis. Bet tu taču nereiz nebija bijis nevienā festivālā. Jā, es nebiju. Šis ir interesanti. Nē, tas es nezinu. Jā, tas, protams, ka tagad pietiekam amizants. Es nedomāju, taisīt autoskolu, ja tev pašam nav tiesīgi. Es nezinu, jā, vai kaut ko tur aviokompānija vai kad tu pats lidojas lidmašīnu vai Nē, es nezinu. Es to nevienu brīdi neuztvēru kā kaut kādu trūkumu, jo viss jau sākums tāda avantūra, kaut kāda vispār tāda ārzemju zvaigžņu vešana tajā laikā, kad tu esi dažus gadus tikai kaut ko tur darījis tajā jomā, te pašā laikā pieredze nebija nekāda. Tas jau viss ir tāda kaut kāda entuziasma un avantūra apveltīts laiks. Nevienā brīdī tas nebaidīja. Mums bija, tāpēc vajadzēja dombiedrus, tāpēc vajadzēja, teiksim, kaut kādas padomdevējus. Bet tas uzstādījums bija skaidrs no paša sākuma, ka mums ir jāveido kaut kāds savus aktīvus. Koncertu rīkotājiem vai promoteriem, kā to industrijā sauc. Aktīvs var būt tikai kaut kas festivāla veidīgs, tas ir pasākums, kurš dzīvo uz savu vārdu, brendu, vai ne? Un tu neesi tik ļoti atkarīgs no tā konkrēti viena mākslinieka, vai tu viņu var dabūt uz koncertu vai nevar dabūt uz koncertu. Un tas ir tas, kas mums jau bija paspējis nogurdināt tajā laikā, tajos dažos gados rīkojot vienkārši koncertus, kad tu tam visam neredzi nekādu ilgtermiņu nākotni, tu visu laiku esi atkarīgs no tā, vai tu vari izkarot kaut kādu mākslinieku koncertu vai nē. Un ja nevar, tad tev vispār nav ko darīt, nav biznesa, nav pat ko sākt darīt. Es domāju, ka tā enerģija jau no pirmā gada ap to festivālu bija daudz lielākā ap jebkuru koncertu, ko mēs rīkojām.